Jūdu ķēniņa Cedeķijas acis tika izdurtas, viņš tika sasaistīts un aizvests uz Bābeli, un visa tauta tika iekarota un pakļauta bezdīvīgam valdniekam. Kāpēc tas tā notika? Dievs viņu un visu tautu bija brīdinājis, visus lielkungus. Viņš bija sūtījis savu pravieti Jeremiju, kurš vairāk kārt bija viņiem teicis par šīs tautas grēkiem, bija teicis par šo likteni, kas tos sagaida, un piedāvājis rīcību, ko Dievs saka, ja jūs darīsiet šādi un šādi, tad jūs paglābsiet savus dēlus un meitas un arī savas dvēseles. Bet viņi to neņēma vērā. Jā, kāds teiks, viņi taču nenokāva to pravieti Jeremiju. Jā, patiesi, bet ko viņi darīja ar Dievu vārdu, ko pravietis Jeremija reprezentē tajā laikā? Viņi to ielika cietumā, viņi to sita, viņi to nicināja, viņi tātad to nepieņēma, viņi to badināja. Interesanti, ka pēc tam, kad atnāk Nebukadnēcars, šis bezdīvīgais valdnieks, šķietami, viņš ir daudz dievbijīgāks par šiem te reliģiskajiem cilvēkiem, un viņš godā šo te pravieti Jeremiju, jebšu to, kurš var atklāt un pateikt Dievu vārdu un apzinās, ka šī uzvara nav viņa paša izcīnīta, bet ka tas kungs ir tā darījis šīs tautas grēku dēļ. Bet arī kāpēc ir būtiski mums saskatīt to, ka Jeremijas acis tika izdurts un ko tas mums pasaka? Nevis Jeremijas, bet Cedeķijas acis, atvainojos. Cedeķija bija, kā Bībele teiktu, akls, akliem ceļa rādītājs. Viņš valdīja pār Izrēlu, bet viņš pats bija garīgi akls. Viņš nepieņēma, nepadevās Dieva vārdam. Tas, ko Dievs teica, viņš to negribēja dzirdēt. Viņš gribēja dzirdēt labās lietas, viņš gribēja dzirdēt tikai to, ka viņam viss izdosies un ka viņam nav nekas jāmaina. Tiklīdz Dievs uz viņu runāja koriģējošas lietas, viņš to nepieņēma. Brīdinājums viņš nepieņēma, viņš tos ignorēja. Un šis te viņa garīgais stāvoklis, ja, šī sirds nocietināšana, ka tu nespēji sadzirdēt, nespēji pieņemt, tas tika padarīts arī fiziski redzams. Viņš visu šos gadus bija garīgi akls un nespējīgs, un tagad viņš tika padarīts nespējīgs un arī fiziski akls, un Dieva tiesa nāca pār viņu un visu tautu. Tāpēc uzmanīsimies, neapcietināsim savus sirdis, kamēr mēs dzirdam, kamēr mēs tiekam brīdināti. Neapcietināsim savus sirdis, bet uzņemsim Dievu vārdu visā tā pilnībā. Padosimies tam, tad mēs piedzīvosim to, cik Dievs ir labs.